Labdien, man sauc Natālija Tečilovska, pārstāvu SEB banku. Un šodien parunāšu par obligācijām. Kāpēc? Tāpēc, ka parasti, kad mēs runājam par Nasdaq OMX Rīga tirgotiem vērtspapīriem, mēs domājam par akcijām. Varu pateikt, ka daudzi no maniem investoriem pārsvarā tie ir institucionāli investori, kuriem ir pieredze. Viņi skatās uz obligācijām un uzskata, ka tie ir tikpat populāri kā akcijas, pat vairāk populārāk. Privāti investori kaut kā bišķiņ kautrīgs skatās uz obligācijām. Tad šodien, kad stabilitāte un drošums ir tie vārdi, uz kuriem mēs skatāmies un kurus mēs gribam dzirdēt, pat dažreiz, kuriem mums ir svarīgāk pat dažreiz nekā ienesīgums, es gribu parunāt savas prezentācijas laikā tieši, kāpēc ne obligācijas jums, kā privāti investoriem. Tad paņemšu kādu, kurš man būs tā kā tipiskais investors, jūs tā kā sēžat ļoti tuvu, kā jūs sauc? Aivars. Tad mums Aivars būs tipiskais investors. Tad viņam Aivaram ir nauda, viņš to sadalā latos, eiro, dolāros vai nokos vai sekos, tie ir dažas valūtas. Un viņam ir ieguldīts kaut kas fondos, kaut kas depozītos, kaut kas akcijas, tad kaut kas bišķiņ agresīvāk, kaut kas ne. Tad pēc tam viņam beidzas depozīts, teiksim, latos. Un viņš tagad domā, ko darīt ar latiem. Viņam ir lati un viņš skatās uz to periodu, uz kuru viņš būtu gatavs ieguldīt naudu. Uz kuru periodu jūs būtu gatavs ieguldīt latus? Gads. Nu, jūs esat tā kā droši investors, jo šobrīd es domāju, ka pārsvarā investori runāja daudziem investoriem, un pēc tam arī pateikšu vienu citu sarunu, ka, piemēram, šobrīd tas ir īstermiņš, kad mēs jūtamies droši, jo parāk daudz, kas notiek apkārt. Pavisam nesen tikos ar vienas ļoti liels bankas pārstāvjiem, un viņi teica, ka iepriekš, ja viņi ražoja tas nevis pārskats, bet savu finanšu analīzi, kur viņi sāka, kur ieguldīt naudu, vai akcijas, vai obligācijas. Iepriekš viņam tas periods bija gads, 6 mēneši, un tā tikšanās bija oktobra beigās. Viņi man pateica, šobrīd mūsu tas investment horizon vai ieguldījuma periods ir saīsināts līdz 3 mēnešiem. Un es sapratu, ka šobrīd mums ir tā bišķiņ jau cita vide. Mēs dzīvojam tāda laika, kad tas investīciju periods bišķiņ saīsinās. Un tad šobrīd, teiksim, mūsu tipiskais investors, viņš izdomā ieguldīt latus, viņa pabeidz depozīts, ieguldīt latus uz īsu periodu. Un, teiksim, tie 3 mēneši. Viņš atnāk uz banku, un, protams, tā ir SEB banka. Tas ir tas, ko mēs jums piedāvātu. Pa latiem. Īstermiņa lati 0,5%. 3 mēneši, pēc 3 mēnešiem skatāmies, kas tālāk notiek Grieķija, Itālija, Spānija, visu, ko var minēt, kas tālāk notiek, bet pa to laiku mēs jums maksāsim šo ienesīgumu. Savukārt, ja viņš atnāktu un pajautātu, kas par obligācijām uz tiem pašiem 3 mēnešiem, protams, tas ir gada ienesīgums, mēs vienmēr rādam visu tikai gada ienesīgumu. Tas ir 1,1%. Protams, tas nav pa 10 latiem vai pa 100 latiem, pa 1000, tas ir bišķiņ lielākai summai. Tad jums beidz depozīts, jūs atnākt uz īstermiņa latiem. Ienesīgums ir zems, bet jūs zināt, kas notiek apkārt, un jums ir svarīgi paturēt tos latus, nevis skatīties, kas notiek tālāk, vai ne? Tad jūs domājat, kāpēc Latvijas valsts obligācijas maksā jums vairāk nekā SEB depozīts? Brīnums? Nē, nekāda brīnuma nav. Man daudzi klienti uzdod jautājumu, kāpēc tad Latvijas valsts obligācijas man maksā vairāk nekā depozīts. Šeit ir jāatšķirt obligāciju ienesīgumu un depozītu ienesīgumu. Depozīts ir mūsu, kā SEB bankas pieprasījums pēc naudas, mūsu vajadzība pēc naudas. Mums ir, protams, vajadzīga nauda, bet mēs to varam paņemt no savas Skandināvas mātes bankas, kura mums iedos daudz lētāk, nekā mēs varētu aizņemties šeit. Līdz ar to mēs neesam agresīvi uz depozītiem. Savukārt, obligācijas mums atspoguļo procentu likmes tirgu, un šobrīd tirgu ir salīdzinoši augsts pieprasījums pēc latiem, līdz ar to procentu likmes ir augšā. Un līdz ar to mēs šobrīd kā obligācijām ienesīgums, es jums varu piedāvāt labāku nekā to pašu jums piedāvās depozītos. Tad, kas ar drošību? Drošība ir tas svarīgāks lietas, kas mūsu investori interesē, un viņš pajautās, ja man depozīts ir garantēts, kas ir ar Latvijas valsts obligācijām? Obligāts ir vērtspapīrs. Protams, ar vērtspapīriem, kā ar vērtspapīriem, neko jaunu es neteikšu. Jebkuram ieguldījumam jums ir 3 pamatriski. Pirmais ir procentu likuma risks, otrais emitenta risks, valūtas risks. Valūtas risks mums ir lati. Procentu likuma risks tikko izrunāts emitenta risks. Kas jums ir Latvijas valsts obligāts, Latvijas valsts risks, depozīta līdz 100 000 eiro, 70 000 lati, jums tas pats Latvijas valsts risks, jo principā tas 70 000 lati un Latvijas valsts obligācijas
teoretiski riskiem jābūt vienādiem. Jo principā Latvijas valsts viena puse, Latvijas valsts otrā puse. Tas ir tas, kas ir, bet, protams, tad, kad mēs pasakam, ka tas ir viens un tas pats, mums, protams, ir jādomā, kas būs tād, kad būs kaut kāds precedents. Un precedents mums tikko ir bijis. Kas tad notika? 22. paziņots, ka LKB apturēta darbība, 24. mums ir atļauts. Kļūda tur, atļauts veikt vērtspapīru pārvedumus. Principā jau pēc vienas dienas maniem investoriem visiem investori zvanīja, kuriem bija gan tur, un arī zvanīja citi investori, vienkārši interesējas, kad viņi var pārskaitīt. Principā jau pēc dienas investori varēja pārskaitīt pie mums vērtspapīrus. Ar vērtspapīriem nebija nekādu jautājumu, vērtspapīrus varēja pārskaitīt praktiski uzreiz. Un tikai 29. Citadela sāka izmaksāt naudu. Principā tās visas dienas, kas no 24. līdz 29. investori zvanīja, bija ļoti daudz jautājumu, mēs paši zinām, kas notika. Tad ar drošību arī tikko Māris pastāstīja, kā mums ar drošību vērtspapīri glabājas atsevišķi, līdz ar to kreditoriem nav nekādu pretenziju uz klientu vērtspapīriem, jo tas glabājas atsevišķi no bankas īpašumā. Tad, ko es gribu, lai jūs paņemtu līdzi no manas prezentācijas? Tad kāpēc ne obligācijas? Obligācijas, sakot no 100 latiem un uz jebkuru termiņu, sakot ar 1 mēnesi līdz 10 gadiem, mums ir visādas obligācijas, visādi varianti, ko mēs varam jums piedāvāt, jo obligāciju ir daudz dažādi termiņi, dažādi ienesīgumi. Protams, tas nav tikai 1,1%, tas ir 2, 3, 4, 5, jo garāks, jo augstāks procents. Latvijas valsts riski. Latvijas valsts, jūs uzticat savu naudu Latvijas valstī, ienesīgums augstāk nekā depozīti, un tas ir tas, ko es jums varu piedāvāt un mēģināšu piedāvāt. Jautājums ir tāds, tu minēji par Latvijas valstu, par Latvijas valsts riskiem. Jā. Pieņemsim, ka es varbūt vairāk ticu kādai citai Eiropas Savienības valstī nekā Latvijai, vai es varu ieguldīt obligācijās citās valstīs? Protams. Un, teiksim, Itālijā un Grieķijā, kā tu skaties, obligācija ienesīgums trauga? Ļoti labs jautājums. Protams, es domāju, pusi no Eiropas gribētu dzirdēt atbildes to jautājumu, ja ne vairāk. Bet, protams, ka iegūt obligācijas visādas valstis var. Vienīgais, kā es uz to skatos, ir tā, ka, ja teiksim, šeit dzīvot Latvijā, mēs ļoti labi izprotam, kas notiek pie mums, un mēs redzam, kas notiek apkārt, un mēs paši dažreiz stāstam cilvēkiem ārpus Latvijas, tad, kas ir droši un kas nav droši. Līdz ar to dažreiz ir grūtāk mums reāli saprast, kas notiek ārzemēs. Un ja iepriekš mēs uzticējamies kreditreitingiem, un mēs zinām, kreditreitings atspoguļo īsti, kas notiek valsti, šobrīd kreditreitingiem ir tas, kas ir kā. Kreditreitings var pamainīties diezgan strauji vienas vai 3 dienas laikā. Līdz ar to par Itāliju, Spāniju, par to visu reģionu es domāju, ka tur notiks stabilizācija, bet kā tā notiks, vēl bišķiņ par agru runāt. Varu pateikt, ka ja iepriekš tie lielākie investori, gan fondi, viņi diezgan atvērti bija tieši uz Eiropas Savienības obligācijām, tad šobrīd gan SEB banka, mūsu analītiķi, gan es redzu, kā arī mani lielāki klienti diezgan tā piesardzīgi skatās, jo mēs gribam saprast, kas notiks tālāk. Tad mēs gribam saprast, varbūt es nebiju pati uz Zīgurta prezentāciju, bet viņš pateica par Strausu kaut ko. Bet tad arī tas Strausa pozīcija, ka mēs paskatāmies, kas notiek, ja viss stabilizējas, ja tā situācija stabilizējas, tad arī mēs paliekam agresīvāki. Šobrīd tirgus nav agresīvs. Līdz ar to mēs redzam augstu ienesīgumu, bet mēs tā kā saprotam, augsts ienesīgums ir labi, bet mēs šobrīd izvēlamies drošību. Varbūt kāds jautājums no zāles par obligācijām? Ja valstī notiek defaults, kas notiek ar obligācijām? Tas ļoti labs jautājums īstenībā, jo tas ir tas jautājums, ko es dzirdu no investoriem, jo, man liekas, daudziem ir tāds ne bāžas, bet labi. Grūti nekomentēt, bet respektīvi ir tā, ka šeit, tāpēc man arī bija slaids, ja mēs paņēmam Latvijas valsts garantiem un Latvijas valsts obligācijām, teoretiski jābūt vienādam riskam. Vismaz mana izpratne. Latvijas valsts garantījuma, Latvijas valsts garantiju fonds. To, ko es minu, to, ko es domāju. Kāpēc? Nav atbildi uz jūsu jautājumu?
Ja notiek defaults, tad... Defaults nozīmē, ka valsts nespēja pildīt savus pienākumus, un arī tas garantijas fonds tad nozīmē, ka viņš Tas nozīmē, jo tad jūsu jautājums ir gan uz vērtspapīriem, gan uz depozītiem. Nu, palielu. Mana izpratne. Tad pasargās attiecīgi nav neviens. Ja. Labi, vēl jautājums ir, kas ir iesūtīts. Vai tur lūdzu no zāles. E-valsts privāts investors. Man tās jautājums, ja tagad bankas reklamē depozītus, ne depozītus, bet obligācijas, vai tas nav signāls, ka tieši jāpērk akcijas? Visi baidās un tieši laiks pirkt akcijas. Jo parasti jau sāk bankas reklamēt, tad, kad jau viņas ir iegādājušās. Jā, es domāju, ka man šeit vajadzētu pielikt arī tā kā disclaimeru, jo parasti ārzemju bankas, kad man pašam ir kaut kas savu portfeli, man jums jāpasaka, ka es ieguldu arī turpat, lai jūs zinātu, ka es jums varētu pateikt informāciju, kura varbūt izmantot pret jums. Man jums jāpasaka, ka man pašai, mums banka ir savs portfels salīdzinoši liels Latvijas valsts obligācijām. Mēs tur ieguldam, bet, teiksim, es jums to stāstu, man tas portfels ir liels, līdz ar to, teiksim, pārdodot jums 100,000 obligāciju, man tas neko nemainīs. Bet mēs ieguldam paši ļoti aktīvi, jo mēs redzam, ka mēs tur pelnam un pelnam diezgan labi un jau ilgu laiku, un arī mūsu investori pelna. Vai ieguldīt akcijas? Es jau pateicu savu pozīciju, ka es šobrīd vairāk skatos, kā agresīvi, jā, bet varbūt bišķiņ pagaidām. Tā ir mana pozīcija, un īstenībā mums tikko bija SEB Investment Outlook, mums katru mēnesi, dažreiz 2 mēnešus analītiķi ražo tādu bildi uz pasauli, kā viņi to redz. Un īstenībā viņiem bija visur diezgan neitrāla pozīcija, izņēmot obligācijas, un pārsvarā tas ir ne tas riskantāks obligācijas, bet tas, teiksim, stabilāks un fundamentāli labas obligācijas, tas ir tur, kur viņi skatās. Visu. Vēl jautājums Rīnās tā, cik liela ir komisijas maksas SEB bankā par iegādi un pārdošanu un instrumenta turēšanu? Jā. Tad teiksim, ja tas ir privātais investors, tad tas būs 0,1% no nominālas summa, no nomināla apjoma, respektīvi, ja tas ir 10,000, tie ir 10 lati vai eiro. Tad tā būs arī tā komisija.